Ko tu te meklē? Es bērniņus meklēju. Kurš meklē bērniņus pagrabā? Es atvainojos, es laikam būšu kļūdījies. Es gribu atpakaļ. Tu nokļūsi atpakaļ. Atpakaļ pagātnē. Ejam augšā izlūkos, pilnīgs bērtaks bērniņos. Abrakavērtekā. Kas tas ir? Skaties, tūlīt pamodīsies. Jūs gan esat jokaini saģērbušies. Bet jocīgi esi saģērbies tu. Nē? Nāc, mēs tev parādīsim, kur tu esi nokļuvis. Nu, labi. Laižam, uz kuru pusi jāiet? Tur. Sen bērni. Tā ir Rija. Tur mēs kuļam graudus un žāvējam. Kuļam graudus? Nu, sitam ar tādu kociņu. Sitam ar kociņu graudus, kāpēc? Tāpēc, lai viņš iznāktu no vārpām. Aģu! Pasals. Paldies. Taisnība. Rija esot vieta, kurā no labības vārpām dabū laukā graudus, lai tos varētu samalt miltos, bet no miltiem vēlāk cep maizi. Tā ir glēta. Klēts esot tāda kā dārgumu glabātuve. Tur stāv viss, kas saimniecībā svarīgs. Gan izkultie graudi, gan citas vērtīgas mantas. Kas tas tāds? Aka! Aka? Redzi, tur iekšā ir ūdens. Spaini ielaiž akā un dabū ūdeni. Tā ir kults. Tur dzīvo gotiņas. Hehe, kam negadās? Tas ir mūsu lielais slietenis. Mēs tā vasarā un taisām ēst. Slietenis ir virtuve? Jā, draugi, šī ir ļoti jauka vieta. Vai, bet kā es tagad gribētu iet siltā vannā, paskatīties, kas jauns bērnistabā, saprotiet? Pirti, kur sestdienās tikai. Uz bērnistabu mēs tev varam aizvest. Jā? Laižam? Aiziet. Hops, 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 hops. Re, kur ir? Re, arī. Kas tas ir? Mūsu mazās māsas šūpulīts. Nē, draugi, es saprotu, bet šī ir bērnu istaba, bet es biju domājis citu bērnistabu. Nu, to bērnistabu, kas internetā, kur rāda bērtaks bērniņos. Zināt? Nē. Tu jau gribi prom? Visi vienmēr grib prom. Jums šeit nav interneta? Nē. Elektrība? Nē. Kraukšķi ar pienu? Nē. Un veikals, kur to visu var nopirkt? Nē. Draugi, varbūt jūs zināt, kā es varētu tikt atpakaļ uz saviem laikiem. Jā. Tev ir jāizdara 3 darbi, ko mēs darām katru dienu. Ha! Tas ir vienkārši. Saklāt gultu, izmazgāt zobus un nomainīt kaķim ūdeni. Vai ne? Nē. Mazliet grūtāk. Nu labi, rādiet. Pirmais darbs. Kas tas tāds? Tas ir skals. Skals? Kāpēc tāds vajadzīgs? Skals mums dod gaismu, kad ir ārā tumšs. Pareizi, jums taču nav neviena lampiņa. Kas man jādara? Tev jāpieskata skalu. Vai visu laiku būtu gaišs? Vienkārši jāsēž un jāpieskata.
Tieši šitā. Kas notiks, kad izdegs? Tad vajadzēs kurt no jauna. Vajadzēs tad ielikt nākamo. Šis skals tūlīt izdegs. Un ko mums jādara? Paņem šo skalu, aizdedzini, dedzini droši. Droši. Ir. Tālāk. Ieliec te. Ļoti uzmanīgi. Tagad ņem šo un iemer ūdenī. Mums tā jādara visu vakaru, lai būtu gaisma līdz gulētiešanai. Nu labi. Otrais darbs. Bardak, tavs otrais darbs ir jāsatīk dziļu. Mamma āda zeķes, tādēļ mums jāpalīdz. Tātad tu tin kamoliņu, ja? Un tu ko dari? Griežu. Rekur ar šīs te. Kas tas par aparātu? Tītavas. Tītavas? Ko dara ar tītavām? Te ir tāds, tāds turētājs. Un te ir tāds pielikts kločīts. Un te ir tas diegs. Un, lai viņš nekristu nost, te ir ragi. Un tad tu vienkārši šādi tin, un tad otrs satin. Sapratu. Tātad, lai nevajadzētu vienam visu laiku turēt uz rokām dziļu, ir izdomātas tītavas. Bet tagad tu tīsi kamoliņu. Nu, labi. Tātad es ņemu kamoliņu, jā? Jā. Un tinu. Jā. Un cik ilgi tā var tīt? Kamēr viss ir satīts. Jā, tas aizņem diezgan daudz laiku. Nu, tin. Es jau tinu. Vēl ilgi? Kamēr tu pabeigsi. Visu? Zini, man laikam ir jāsteidzās. Bet tu negribi atpakaļ savu laiku. Gribu. Tad tev jāizdara līdz galam. Lūdzu. Laikam būs. Mama, lūdzu. Paldies! Šīs darbs, Bardak, ir izdarīts. Ļoti labi. Trešais darbs. Mana maza ir vēl par mazu. Tāpēc tev jāpalīdz mums. Kas man jādara? Vispirms iebersim graudus. Labi. Kas tālāk jādara? Paņem šo te un uztaisi riņķi ar abām rokām. Es te tā griežu, bet kas notiks? Virs ārā mirti drīz. Jā? Re, kur jau izbira. Tiešām, re, kur ir. Mums jāsamaļ tik daudz miltu, lai mēs varētu uzcept maizīti. Viegli nebūs, bet izdarīsim. Tā, ievērs vēl. Lai tas darbs uz priekšu iet, Bardakam roka jāpieliek. Ehehehei! Sanāca. Draugi, vai tagad es varu nokļūt atpakaļ savā laikā? Jā. Jūs nāksiet ar mani? Nē, mums
šeit ļoti patīk. Nu labi, žēl. Bet uz kuru pusi tad man jāiet? Tev 3 reizes jāapskrien ar to koku. Pagaidi, ja es nebūtu izdarījis tos 3 darbus, bet tāpat apskrējis ap to koku, es būtu nokļuvis savā laikā? Protams, bet paldies par darbu. Paldies! Nopietni. Lūdzu, nedod 5. Nedod 5. Kur tu esi, Bardā? Raidījums visiem mums Bardags bērniņos. LTV1 Nelson bērnistabā.